Labdien visiem! Priecājos būt šeit un būt otrā runātāja Impulses epizodē. Mani sauc Vineta Ābola, es pārstāvu IT uzņēmumu Visma, kurā kā administratīvā vadītāja atbildu par saimnieciskiem ļoti praktiskiem jautājumiem. Un risinot šos uzdevumus, kas aizņem vislielāko manu ikdienas daļu, nonāca pie ilgtspējas tēmas, un šobrīd jau vairākus gadus pildu ilgtspējas koordinātoru lomu. Tā aizņem ļoti lielu daļu manas ikdienas, un kāpēc? Jo katrā Visma uzņēmumā ir obligāts ilgtspējas koordinators, un arī es esmu daļa no šī Visma ilgtspējas koordinātoru tīkla, kura mērķis ir nodrošināt rīcību visās valstīs, kurā Visma tiek pārstāvēta. Un šodien mēs runāsim par tēmu, kas bieži tiek pārprasta vai uzskatīta par sarežģītu. Vai saņemot elektrības rēķinu, esiet kādreiz nodomājuši, kāpēc tik daudz, varbūt mēs varējām patērēt mazāk? Tieši tur sākas ilgtspēja. Ilgtspēja ir atbilde uz šo jautājumu. Un, lai saprastu, kā mēs varam šos rēķinus samazināt un kāpēc tas ir svarīgi, šodien runāsim par ilgtspējas būtību un aktualitāti, kas tas ir un kāpēc tieši tagad ir jārīkojas. Mēs runāsim par globālo kontekstu, kādas ir pasaules rīcības plāns un kāda ir pasaules mērķi. Runāsim arī par Visma uzņēmumu piemēru, kāda ir Visma klimata neutralitātes mērķi un kāds ir rīcības plāns. Un es dalīšos ar dažiem praktiskiem ieteikumiem, ar ko sākt savā uzņēmumā vai savā birojā. Kas tad ir ilgtspēja? Ilgtspēja ir patiesībā nepārtraukta kustība, attīstība un virzība, ar nosacījumu, ka mēs respektējam resursus. Un ilgtspējas koncepts nav nekas jauns. Ilgtspējīgas attīstības definīcija pirmo reizi tika izstrādāta jau 1987. gadā. Ilgtspējīga attīstība ir veids, kā organizēt sabiedrību tā, lai tā varētu pastāvēt ilgtermiņā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sabiedrība dzīvo tā, lai apmierinātu vajadzības, neapdraudot nākamo paudžu, mūsu bērnu, mūsu mazbērnu spēju apmierināt viņu vajadzības. Tas nozīmē ņemt vērā gan pašreizējās, gan nākotnes prasības, kā vides, dabas resursu saglabāšanu, šo sociālo un ekonomisko vienlīdzību. Kādēļ ilgtspēja ir būtiska tieši tagad? Kāpēc tā ir tik aktuāla? Pasaule, kā redzams un jūtams, strauji mainās. Klimats, biodažādība, pārapdzīvotība, migrācija, patēriņa pieaugums, resursi. Šis grafiks parāda gada vidējo gaisa temperatūru, kas ir ievērojami augstāka par vēsturisko normu. Mēs redzam neapgāžamu tendenci. Ja agrāk mums šķita, ka klimata pārmaiņas ir kaut kas tāls, tad šī līkne parāda, ka tas notiek šeit un tagad. Tas nozīmē biežākus karstuma periodus, neprognozējams vētras, ļoti spēcīgas lietavas un siltas, pat zudušas ziemas. Ja mēs nemainīsim savu rīcību, šī līkne turpinās kāpt, nesot līdzi vēl lielākus riskus mūsu dabai un ekonomikai. Šī negatīvā tendence ir cēlonis visiem jaunajiem likumiem, regulām. Tā ir ekonomikas reakcija uz šo temperatūras kāpumu. Pasaule saprot, ka turpināt pa vecam vairs nav iespējams. Un tieši tāpēc tagad būs jādomā ne tikai par finanšu rādījumiem, bet arī par CO2 emisiju rādītājiem. Starp citu, vai zinājāt, ka jūsu elektrības apkures patēriņa rēķins ir cieši saistīts ar šo līkni? Lai to mainītu, pasaule sanāca kopā un vienojās par 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas kļuva par globālas rīcības plānu.
Un šie 17 mērķi aptver visas pasaules aktuālākās problēmas. Un valdības šos mērķus savukārt pārvērš likumos, nodokļos un atskaitēs, kas tieši skar katru no mums, katru uzņēmumu. Šeit jūs redzat ilgtspējas kāzu torti. Šie 17 mērķi tiek sadalīti 3 grupās – I, S un G. I ir vides ilgtspējība, tātad atbildīga rīcība attiecībā pret vidi un tās daudzveidību, vērsta galvenokārt uz vides saglabāšanu. S – sociālā ilgtspējība, atbildīga rīcība pret cilvēkiem visdažādākajos kontekstos, bet galvenokārt tā attiecinām uz visu sabiedrības daļu ietveršanu. Un G – ekonomiskā ilgtspējība, tā ir atbildīga rīcība no finansiālā aspekta. Ilgtspējas kāzu tortē, kā redzams, vide un biosfēra ir visa pamatā. Tātad atbildīgs patēriņš, atbildīga ražošana, klimata pārmaiņas, dzimumu līdztiesība un citi ilgtspējas attīstības mērķi ir kā iespēja biznesa attīstībai un ilgtspējai. Visma ilgtspējas ceļojumu sāka pavisam nesen, tas bija 2021. gadā. Pirms tam bija atsevišķas iniciatīvas, bet tieši 2021. gadā mēs sākām vākt datus, mērīt savu ietekmi grupas līmenī. Un 3 gadu laikā mēs esam nonākuši no sākuma punkta līdz skaidram plānam sasniegt nulles emisiju, jeb būt emisiju neitrāli 2040. gadā. Ilgtspēja nav sprints, tas ir maratons, un galvenais ir sākt kaut vai šodien. Kā mēs to darām Visma? Būtībā ilgtspēja uzņēmumā balstās uz vienu vienkāršu formulu. Pirmkārt, viena vīzija. Tā ir sapratne, ka ilgtspēja nav tikai ķeksītes atskaitē, bet gan veids, kā mēs gribam strādāt. Mēs gribam strādāt gudrāk, mēs gribam strādāt atbildīgāk. Otrkārt, vienota rīcība. Tie ir konkrēti soļi, ko veicam visi kopā, gan mēs kā uzņēmums, gan mūsu piegādātāji un sadarbības partneri, gan katrs darbinieks savā ikdienā. Un rezultāts – vienots ieguvums. Tas nav ieguvums tikai videi. Tas ir finansiāls ieguvums uzņēmumam caur ietaupījumiem un ieguvums darbiniekiem caur labāku vidi. Tātad viena vīzija, vienota rīcība un vienots ieguvums. Tā ir mūsu pieeja, un tā var būt arī jūsu pieeja. Neviens uzņēmums nevar atrisināt visas 17 pasaules aktuālākās problēmas vienlaicīgi. Ja mēs mēģināsim darīt visu, iespējams, mēs neizdarīsim neko. Tāpēc Visma ir veikusi stratēģisku izvēli no 17 ANO attīstības mērķiem, ir izvēlējusies 8 konkrētus mērķus, kuros mūsu uzņēmums ar mūsu tehnoloģijām un mūsu resursiem var radīt vislielāko reālo ietekmi. Ja man būtu jāattēlo Visma ilgtspējas kāzu torte, tad iespējams tā izskatītos šādi, kur šie 8 mērķi ir sagrupēti vai sakārtoti attiecīgi 3 virzienos. Tātad biosfēra, ja vides ilgtspējība. Mēs rūpējamies, lai mums būtu resursi, ar ko strādāt rīt. Es sabiedrības sociālā ilgtspējība. Mēs gādājam, lai mūsu darbinieki, mūsu komanda būtu vesela, motivēta un lepna strādāt uzņēmumā Visma. Un G – ekonomiskā ilgtspējība. Mēs strādājam tā, lai klienti un partneri mums pilnībā uzticētos. Vides jomā mūsu piesārņojuma pēdu, kā jau minēju, sākām mērīt 21. gadā un atklājām, kas rada lielāko daļu mūsu emisiju. Un balstoties uz šiem datiem, Visma ilgtspējas stratēģijā tika noteikti ļoti konkrēti un es teiktu arī ļoti ambiciozi vides ilgtspējas mērķi.
Piemēram, par 50% samazināt kopējās emisijas līdz 2030. gadam, par 20% samazināt IT aparatūras emisijas, par 30% samazināt transporta emisijas tieši komandējumiem, uzrunāt lielākos piegādātājus un iesaistīt arī viņus šajā ilgtspējas ceļojumā, aicinot izvirzīt ilgtspējas mērķus līdz 28. gadam. Un viss izaicināšanākais mērķis līdz 2040. gadam būt vai kļūt emisiju neitrāliem. Bez šiem mērķiem visma ir noteikusi arī apakšmērķus. Un arī šie apakšmērķi ir ļoti ambiciozi, un šeit ir liels darbs tieši ar mūsu piegādātājiem, ar mūsu telpu iznomātājiem, ar tiem, kas nodrošina mums enerģiju. Mērķis 80% no enerģijas birojos ir jābūt atjaunojumam, un tas ir pavisam tuvu, tad līdz 25. gadam 80% no enerģijas atjaunojam. Pateicoties mūsu iznomātājiem, mēs panācām, ka mūsu biroja enerģija ir 100% atjaunojama. Vēl izaicinošs arī ir mērķis samazināt biroja enerģiju par 10% un nepalielināt to virs 22. gada, kas ir mūsu ilgtspējas bāzes gads, pret kuru mēs mēram mūsu progresu. Kopsavilkumam visma ir skaidri definējusi mērķus, un mēs tiekam regulāri izglītot par ilgtspējas aktualitātēm. Mēs ik mēnesi ievācam datus, apkopojam datus, un katru gadu sākam mērīt arī jaunus emisiju avotus. Kā piemērs pārvietošanās uz darbu, datu centru emisijas. Mēs zinām, ko jau darām, un kur mums noteikti ir jāpilnveidojas. To parāda šeit mūsu īkšķīši, kas parāda, cik veiksmīgi mēs esam mērķu izpildē. Un tas viss pateicoties datiem, pateicoties tam, ka mēs ievācam datus. Bez datiem ļoti cieša sadarbība ar piegādātājiem. Mēs turpinām dialogu ar piegādātājiem, stāstam viņiem par mūsu ilgtspējas mērķiem, apjautājam viņa plānus, viņa mērķus ilgtspējā. Un tas viss ir cēla mērķa labad, lai kopīgiem spēkiem mēs varētu sasniegt šo emisiju neutralitāti 2040. gadā. Ko ar to visu darīt savā uzņēmumā? Bieži vien uzņēmumi jautā, kas ir tas, ar ko es varu sākt. Mans ieteikums ir izmantot 3 soļu formulu, kāpēc, ko un cik. Es pieļauju, ka tā strādā jebkurā uzņēmumā. Ja mēs apskatām pirmo soli, tad ieteikums ir sākt ar kāpēc, nevis ko. Jo pirms steigties mainīt energoefektīvas spuldzes vai līmēt atgādinājumus pie gaismas slēdžiem, ir jāvienojas komandā. Kāpēc mums tas ir svarīgi? Vai primārais mērķis ir samazināt ikmēneša izmaksas, lai ietaupītu naudu un novirzītu to varbūt komandas pasākumam, vai mērķis ir samazināt piesārņojumu? Ja darbinieki nesapratīs, kāpēc, viņi turpinās atstāt ieslēgt gaismu, atstās ieslēgtus sildītājus un iniciatīva ātri apsīks. Otrais solis – atrodiet savu būtiskumu. Katrā telpā ir elektrības patērētāji. Birojam tā bieži vien nav gaisma, jo mūsdienās biroji jau ir ar ekonomisku apgaismojumu. Birojā bieži šie patērētāji ir sildītāji, dzesētāji, ventilācija un arī serveri. Ieteikums nesākt visu uzreiz, identificējiet vienu iekārtu, kas apēd visvairāk elektrību, kas ir šis enerģijas vampīrs. Būtiskums nozīmē nesatraukties par to, ka kolēģis atstājas telefonu lādētāju rozetē. Tam ir tiešām niecīgs patēriņš.
Bet ja jums visu nakti un arī brīvdienās pilnā jaudā darbojas ventilācija tukšā birojā, tas atstāja ļoti lielu ietekmi. Fokusēties uz lielajiem patērētājiem, tātad apkuri, dzēsēšanu, serveriem. Sakārtojot varbūt tos vispirms. Un 3. solis. Sāciet mērīt, sāciet mērīt to, kas ir pieejams. Jūs nevarat vadīt to, ko nevar izmērīt, bet tam nav vajadzīgs arī iegādāties dārgas tehnoloģijas. Arī tad, ja jums nav viedo skaitītāji, kas nolasa datus pa stundām, izmantojiet absolūti vienkāršu metodi. Salīdziniet šī gada novembri patēriņu ar pagājušā gada novembri patēriņu. Un seciniet, vai patēriņš ir audzis. Un, ja jā, vai tam ir kāds objektīvs iemesls. Piemēram, augstāks laiks vai jaunas iekārtas. Vai tikpat labi tā var būt arī vienkārši cilvēciska izšķērdība. Lai atrastu šos slēptos tēriņus bez šiem viedajiem skaitītājiem, veiciet absolūti vienkāršu eksperimentu. Nofotografējiet vai pierakstiet skaitītāju rādījumu piektdienas vakarā pirms iziet no biroja un pirmdienas rītā atnākot. Starpība jums parādīs, kāds ir jūsu bāzes patēriņš brīvdienās. Un ja birojs ir ciet, bet skaitītājs ir saskaitījis daudz kilovatus, diemžēl jūs sildāt vai dzēsējat tukšas telpas. Balstoties uz iegūtajiem datiem, jūs varat izvirzīt mērķi. Samazināt kopējo patēriņu par, piemēram, 5% salīdzinot ar pagājušo gadu. Vai panākt, lai brīvdienās varētu samazināt šo patēriņu par 50%. Un, lai virzītos uz ilgtspējas aspektu pozitīvu vairošanu un negatīvās ietekmes novēršanu, ir jānodefinē mērķi. Iespējams, daudz no jums šobrīd domā, tas viss skan labi, bet kur lai mēs iegūstam datus? Mēs saņemam vienu rēķinu par visu, un mums nav ne jausmas, cik daudz mēs patērējam. Tieši tāpēc es gribu jums iedot savu veidu rīcības plānu situācijām, kad šķiet, ka dati nav pieejami. Pirmkārt, mans ieteikums ir negaidīt rēķinu, bet prasīt datus, jo bieži vien izdomātājiem šie dati ir, bet viņi tos nesūta, jo neviens par tiem neinteresējās vai tos neprasa. Sazinieties ar īpašnieku, pajautājiet, kā tieši veidojas jūsu elektrības rēķins vai jūsu elektrības daļa. Noskaidrojiet, cik liela daļa no rēķina ir jūsu birojas un cik koplietošanas telpas, ar to es domāju gaiteņus, labierīcības, liftus. Ja jūs maksājat proporcionāli iznomātāju platībai vai kvadrātmetriem, iespējams, jūs maksājat arī par kaimiņa neefektivitāti. Un padoms nākotnē, ja plānojat pārslēgt līgumu, mēģiniet tajā iekļaut punktu, kas uzliek iznomātājiem par pienākumu sniegt patēriņa datus konkrētā laikā un ar konkrētu regularitāti. Otrkārt, veiciet savu biroju veselības pārbaudi. Jums nevajag energoauditors, lai pamanītu acīm redzamo. Izstaigājiet savu biroju ar kritisku aci, paskatieties uz griestiem. Kādas ir jūsu gaismas, vai tās ir ar LED spuldzēm, vai tās ir energoefektīvas. Vai toaletēs un gaitiņos ir kustību sensori, vai tomēr gaisma deg visu dienu un visu nakti. Pārbaudiet arī temperatūru, vai jūs varat paši regulēt siltumu savās telpās, un ja nē, vai varat vienoties ar pārvaldnieku, ka brīvdienās temperatūra tiek samazināta. Padomājiet par ceļu uz darbu, vai pie biroja ir kur novietot velosipēdu, vai ir ērts sabiedriskais transports. Tas ietekmē to, kā jūsu darbinieki izvēlas braukt uz darbu, un tās, diemžēl, ir ļoti liela daļa no jūsu uzņēmuma atstātās emisiju pēdas. Pat ja jūs nevarat nomainīt apkuras katlu mājai, pat ja jūs nevarat nomainīt apkuras avotu, zinot šīs lietas,
jūs varat pieprasīt izmaiņas vai vismaz saprast, par ko maksājat. Formula kāpēc, ko, cik nestrādās, ja tai nepievienosim arī taktiku. Tātad kā to iedzīvināt. Un ieteikums ir iesaistīt komandu, jo ilgtspēja nenotiek kabinetā. Runājiet ar kolēģiem. Bieži vien darbiniekiem ir labākas idejas, kur un kā ietaupīt. Izsludiniet ļoti vienkārši biroja aktivitātes, piemēram, zaļo ideju banku, kur darbinieki iesniedz idejas efektivitātes uzlabošanai. Vienreiz gadā mums ir zemes stunda, kuras laikā mēs varam vienoties, ka izslēdzam birojā gaismu. Arī silto džemperu dienu. Šajā dienā mēs varam vienoties, ka taupam apkurs patēriņu. Un pavisam vienkārši un visiem zināma aktivitāte pēdējais, kurš iziet no biroja, izslēdz visas iekārtas. Un komunicējiet, neatstājiet labos darbus nepamanītus. Izveidojiet infolapu, afišu virtuvītē, kur jūs satiekaties, kur jūs aprunājaties. Tas tiešām ir ceļš uz jūsu vērtību. Tas ceļ jūsu vērtību un tiešām neko nemaksā. Kad mēs domājam par ilgtspēju, bieži pirmais, kas nāk prātā, ir saules paneļi, elektriskie auto. Bet vai zināt, ka viens no spēcīgākajiem rīkiem jūsu ilgtspējas mērķa sasniegšanā ir lieta, ko lietojat ikdienā? Jā, tā ir jūsu uzņēmuma vadības sistēma. Sāksim ar vidi. Mēs visi saprotam, ka digitālie dokumenti un e-rēķini ietaupa papīru. Un izvēloties šos mākoņu pakalpojumu sistēmas, mēs samazinām ne tikai papīra kalnus, bet arī enerģijas patēriņu. Lieli datu centri parasti ir energoefektīvāki dzesēšanā nekā mūsu lokālie serveri, kas visu diennakti dūc un silst mūsu birojos. Tātad dati mākonī atstāja mazāku pēdu nekā uzturēt pašiem savu serveru vai serveru telpu. Tālāk sociālais aspekts, par ko tehnoloģiju kontekstā bieži aizmirstam. Ilgtspēja ir arī darbinieku labsajūta. Moderna programmatūra nodrošina iespēju strādāt attālināti. Tas nozīmē mazāk stundas sastrēgumos un attiecīgi mazāk izmešu transportā. Bet vēl svarīgāk - automatizācija. Sistēma atbrīvo cilvēkus jēgpilnākam darbam. Un visbeidzot, pārvaldība. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo ilgtspējīgs bizness ir caurspīdīgs un drošs bizness. Sakārtot sistēmu nodrošina datu precizitāti un atbilstību likumdošanai. Ja auditors vai sadarbības partneris jums pieprasīs datus, jūs tos varēsiet iegūt uzreiz, un tie būs uzticami. Datu drošība un integritāte ir pamats uzņēmuma ilgtermiņa pastāvēšanai. Un rezumējot, gudri izmantojot programmatūru, jūs ne tikai uzlabojat efektivitāti, bet veicat reāli izmērāmu ieguldījumu ilgtspējā. Tas ir veids, kā tehnoloģijas kalpo zaļākiem mērķiem. Vai esat kādreiz domājuši par atkritumiem, ko nevar redzēt? Nesen LSM publicēja satraucošus datus, kura datu centri un mākoņu datošana šobrīd rada vairāk CO2 emisiju nekā visa aviācijas nozara kopā. Mums šķiet, ka mākonis ir kaut kas gaisīgs, kaut kas tīrs, bet patiesībā tie ir milzīgi serveru parki, kas patērē lielu elektrības apjomu, lai uzglabātu failus un tos dzesētu. Un statistika parāda, ka 90% no visa digitālā satura, ko mēs radām, jau pēc 3 mēnešiem kļūst par digitāliem atkritumiem. Tās ir tūkstošiem e-pasta kopijas, vecas prezentācijas, bildes, tās vienkārši guļ un silda planētu. Tāpēc viena no konkrētākajām rīcībām
ko esam ieviesuši Visma un ko iesakam jums, ir ieplānot ar konkrētu regularitāti digitālo datu tīrīšanu. Mēs aicinām darbiniekus izdzēst vecos ēpastus, vecos failus. Katrs ēpasts ir aptuveni 4 grami emisijas. Ja tam ir pielikums, tie jau ir 50 grami. Un tas summējas tonnās. Mēs esam ieviesuši gandrīz 100% digitālo dokumentu apriti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne tikai bez papīra, bet arī bez liekām kopijām ēpastos. Mēs strādājam ar saitēm uz dokumentu, nevis sūtam failus turpu šurpu. Šis ir nulles budžeta pasākums, ko jūs varat ieviest savā birojā jau rīt. Izsludiniet digitālās tīrīšanas pēcpusdienu vai aiciniet cilvēkus katru dienu pārskatīt savu viedierīci un izdzēst 5 nevajadzīgas bildes vai 5 nevajadzīgas video ierakstus. Ilgtspēja, kā redzams, ir neizbēgama, bet tā ir arī iespēja. Un mans aicinājums jums ir neatlikt. Un jau šodien izvēlēties vienu mazu lietu, piemēram, rīt no rīta pie kafijas ar kolēģiem jau apspriest ideju par digitālo datu tīrīšanas pēcpusdienu, vai pārskatīt elektrības rēķinus, vai aprunāties ar iznomātāju, vai atrast vienu elektroenerģijas patērētāju, kurš rada vislielāko patēriņu, un izslēgt to uz nakti, ja tas iespējams. Dariet to. Sāciet savu ilgtspējas ceļojumu un neatlieciet to. Atcerieties, ka katra liela pārmaiņa sākas ar vienu mazu, bet atbildīgu soli, un mūsu katra iesaiste ir svarīga. Es novēlu, lai jums izdodas uzsākt un arī veiksmīgi turpināt. Paldies!